Šajās nodarbībās mēs esam centušies labāk izprast pašreizējo un nākotnes klimata krīzi un tās cēloņu vēsturi. Bet kad cilvēki to uzsāka? Kad mēs nospriedām, ka šis jautājums ir jārisina? Zinātnieki jau gadu desmitiem ir zvanījuši trauksmes zvanus, un vēl ilgāk tika ignorētas pamatiedzīvotāju dusmas un neapmierinātība visā pasaulē. Apziņa par klimata krīzi ir veidojusies vairākās paaudzēs. Starptautiskās politikas atbildes vēsture ir īsāka. Apvienoto nāciju organizācija 1992. gadā Rio de Janeiro, Brazīlijā, rīkoja konferenci. ANO konferenci par vidi un attīstību. To parasti dēvē par Rio de Janeiro jeb Zemes samitu. Rio de Janeiro konference iezīmē plaša mēroga sadarbības sākumu, lai gan ierobežotā mērā risinātu klimata pārmaiņu problēmas. Tādi dokumenti kā Rio de Janeiro deklarācija un Agenda 21 ir nozīmīga uzskatu maiņa, lai atzītu nepieciešamību pēc ilgtspējīgākas attīstības. Tādos pasākumos kā Forest Principles un Globālais vides fonds iezīmē praktiskāku darbību sākumu. Rio de Janeiro konvencija būtībā attiecas uz 3 dažādiem līgumiem, kas attiecīgi risina bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, klimata pārmaiņu un pārtuksnešošanās problēmas. Īpaši svarīgs ir 2. līgums – ANO vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām. No tās izriet pušu konferences jeb COP. Kopš 1995. gada COP ir pasākums, kur jūs esat redzējuši ziņās, kad politiķi apspriež klimata pārmaiņas. Katru gadu visu ANO dalībvalstu pārstāvi tiekas, lai kopīgi vienotos par jauniem noteikumiem un projektiem 1992. gada Rio de Janeiro samitā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Lai gan COP tiekas katru gadu, 1990. un 2000. gadā nav izdevies izstrādāt nevienu vispārēju juridiski saistošu līgumu. Daudzi cilvēki vēlējās pārmaiņas, tomēr veiksmīgai rīcībai vajag visu iesaistīšanos. Un panākt klimata pārmaiņu problēmu risināšanai nepieciešamo vienprātību ir ļoti sarežģīti, jo īpaši tad, ja industriālie lobiji vēlas darbu palēlināt. Pušu konference 2015. gadā spēra nozīmīgu soli. COP21 tika pieņemts pirmais juridiski saistošais vispārējais līgums par klimata pārmaiņām – Parīzes nolīgums. 196 puses apņēmās ierobežot globālās temperatūras izmaiņas, lai tās nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija, par mērķi izvirzot 1,5 grādus pēc Celsija salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni. Beidzot ir progress, taču Parīzes nolīgums nav tāds likums, kā parasti uzskata vietējos vai valsts likums. Liela daļa nolīguma ir nesaistoša un valstīm ir tikai jāinformē citas puses par to, kādu progresu tās ir vai nav panākušas. Ko nozīmē valstu saistību ievērošana? Valstu valdībām ir ārkārtīgi svarīga loma cīņā pret klimata pārmaiņām. To uzdevums ir rosināt videi draudzīgu attīstību un pētniecību, atturēt no piesārņojošas attīstības un saskaņot šos mērķus ar pārējiem pienākumiem, piemēram, atbalstīt nodarbinātību, veselību un labklājību. COP dalībnieki ir arī starptautiskās organizācijas. Šīs grupas palīdz risināt daudzus tehniskus, finansiālus un izglītošanas jautājumus, kas saistīti ar centieniem panākt visas pasaules sadarbību. Šīm grupām nav tādu pilnvaru vai resursu kā dalībvalstīm, taču tās nodrošina nepārtrauktību un koordināciju. Fórumu, kurā citas, bieži vien ietekmīgākas grupas tiekas un risina sarunas. Šajās telpās tās pārstāv un atbalsta arī mazāk ietekmīgas grupas. Valstis un cilvēku grupas, kurām citādi nebūtu iespējams paust savu viedokli. Demokrātiskajā pasaulē valdības vara un leģitimitāte nāk no cilvēkiem, kurus tā pārstāv. Mēs saucam šos cilvēkus, kuri var balsot par valdības iecelšanu vai atlaišanu no varas, par pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskai sabiedrībai ir skaidri jānorāda valdībām, ka klimata pārmaiņas ir prioritāte un ka līderiem, kuri ignorē savas saistības vai atsakās no tām, būs sekas. Pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt atsaucīgai. Ja politika tiek īstenota slikti, pilsoniskā sabiedrība var prasīt atbildību, un ja politikā netiek ņemta vērā to cilvēku labklājība, kuriem nav politiskās varas, pilsoniskā sabiedrība var viņus atbalstīt un pārstāvēt viņu intereses. Vai šī pušu apvienošanās ir efektīva?
Arī šajā gadījumā atbilde nav vienkārša. Daudzas valstis cītīgi strādā, lai līdz 2050. gadam sasniegtu neto nulles emisiju līmeni, un arvien biežāk atrod veidus, kā sadarboties, lai sasniegtu šo mērķi. Investīcijas klimata noturībā un zaļajās tehnoloģijās pieaug, un fosilā kurināmā nozares spēja palielināt progresu mazinās. Ņemot to vērā, klimata pārmaiņas nepazudīs. Joprojām ir nepieciešams lielāks valsts atbalsts klimata aizsardzības pasākumiem, un daudzas vidē kaitīgas nozares joprojām cenšas darboties kā līdz šim. Tās tikai prot aizvien labāk slēpt radīto kaitējumu. Arvien vairāk pilsoniskā sabiedrība ir virzītājs spēks ceļā uz neto nulles mērķi. Arvien vairāk jauniešu kustības, labāk informēti patērētāji un uzņēmumi, kas baidās zaudēt savu biznesu, rada spiedienu pielāgoties arī citiem lēmumu pieņēmējiem. Cerams, ka šis spiediens tiks pārvērsts efektīvākas vides tiesībās. Daudzi ietekmīgi lēmumu pieņēmēji ņem vērā tikai grozījumus tiesību aktos, tāpēc ir ļoti svarīgi risināt piesārņojuma, vides aizsardzības un citas klimata problēmas, izmantojot tiesību aktus. Eiropas zaļais kurs ir viens no šo centienu rezultātiem. Tiesiskā atbildība klimata jautājumos bieži vien ir ļoti sarežģīta. Tā kā klimats ir globāls, viskaitīgākie piesārņotāji bieži vien vienlaikus ietekmē visu pasauli, bet efektīvas tiesvedības lietas ir jāizpēta juristiem vienā konkrētā vietā. Ir daži pierādījumi, ka situācija mainās. Nīderlandes tiesā 2021. gadā naftas uzņēmums Shell tika atzīts par vainīgu, jo nav pienācīgi centies samazināt oglekļa dioksīda emisijas. Rezultātā Shell draud konkrētas, juridiski saistošas sekas. Tas ir neparasts iznākums, taču tas varētu liecināt par turpmāko notikumu attīstību. Daži vides aizstāvji vēlas, lai labprātīga vides iznīcināšana tiktu uzskatīta par īpašu noziegumu, un tāda rezultāta kā šis Nīderlandes spriedums būtu pirmais solis. Vēl svarīgāk ir tas, ka Eiropas Savienība turpina īstenot Eiropas zaļo kursu. Vienlaikus pievēršoties lauksaimniecības, rūpniecības, transporta, bioloģiskās daudzveidības un enerģētikas jautājumiem, Eiropas komisijas mērķis ir panākt, lai līdz 2050. gadam Eiropas Savienība kļūtu klimatneitrāla. Kā jau mēs runājam iepriekš, efektīva rīcība klimata jomā nozīmē, ka ikvienam ir jādod savs ieguldījums. Eiropas Savienībai kā starptautiskai organizācijai ir jāapmāca, jākoordinē un jāpalīdz sadalīt līdzekļus starp tās dalībvalstīm. Dalībvalstis un to valstu valdības plāno, kā tās pildīs savas saistības, un pēc tam īsteno politiku, kas atbalsta šo plānu. Savukārt pilsoniskā sabiedrība meklē problēmas, ko valdības nespēja vai nevēlas risināt. Iedzīvotāji var sadarboties, lai atvieglotu klimata neutralitāti savā dzīvē. Kad viņu ievēlētie pārstāvi vilcinās, viņi var balsot par citiem pārstāvjiem, kas labāk pārstāvēs viņu intereses. Tātad, ja tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt tagad, ko politika īstenos tālāk? Īsā atbilde ir to pašu, bet vairāk. Mūsu panāktais progress ir jāatbalsta un jānostiprina, un laba klimata politika atvieglo šo pārmaiņu īstenošanu. Daudzi uzņēmumi un citas ietekmīgas grupas vēl ir jāpārliecina par to atbildību, un politikas veidošana ar pilsoniskās sabiedrības spiedienu būs svarīga šī procesa daļa. Pēc gadu desmitiem ilgas bezdarbības politiķiem un politikas veidotājiem ir daudz darāmā. Taču ilgtspējīgas politikas veidošanas mērķis nav tikai nezaudēt. Galvenais mērķis ir uzvarēt. Laba politika izturēs laika pārbaudi. Ja mēs spēsim izturēt pārbaudījumu, ko paši sev esam uzlikuši, cīņu ar sausumu, vētrām un jūras ūdens līmeņa celšanos, ilgtspējīgas politikas veidošana mainīs mūsu attiecības ar planētu uz labo pusi. Tas prasīs daudz smaga darba, taču klimata pārmaiņu spēlē var uzvarēt. Un paturot to prātā, sākam spēli!